Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mans draugs ir ceļabīdrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socios, kod jos sastoj mums. Kur ves mūs uz ceļš, kur jauns nožogojums. Pirmās jūs soku vasali, izsoku stostēt par Aizpildes bazneicu. Ite ir mana ceļabīdra Edisona vaca paudio no 23. goda pavasara, kod dzima ideja par pazudušo pādu retrospekciju. Rīcī, tu esi tieši tik jauns, lai tu varētu būt tik debils un fantastisks. Iedomājies, jaunietis 17 gadu vecumā apstaigā Latgali, stāsta par to latgaliski un veido super kvalitatīvu vlogu. Tu padomā reāli, jo kaut kāds to tuvākajā laikā izdarīs stabili, bet tu vari būt tas kāds. Nui, es arī biju tas trokīs jaunīts, kas salika visu pīrobežas maršrutu, mēnešiem ilgi goja cauri vecajiem laikrakstiem i gromatom, veicos grūšākū darbu, pīrobežas sabiedrisko transporta analizi, kā arī to visu bezgalīgi ilgi montēju i tāņi rodu jūsim. Vispār vasali, ja jūsim rodos vaicojums, ko dāls tu esi, tad es esmu Ričards Benislavskis. Bet itū visos nevarētu bez sava ceļabīdra Edisona, kurš ar savu škapa rumpi mūsu globanu pīrobežas suņim, kā arī sarunos lika brēņīgajiem pīrobežas ļaudim atsavietīs ir runot ne tikai televizijas raidījumā, bet pa eistam. Jis arī ir izpildētojis vairākiem raidījumā laikā dzirdamajiem klaviermuzikas skandarbiem, kā arī autors muzikas albumam Pirūbeža. Pazudušo pādu retrospekcijā pēc gada attīstības posma Word i GPX failos 24. gada vasarā soka savu ceļu ne tik vien gar robežu, bet arī pie jūsim. Es zinu, kodēļ pazudušo pādu? Tādēļ, ka cilvēkiem ir pazudušas pādas uz šo pusi. Man liekas, ni tad, ni tagad cilvēki to saprast. Protams. Nu, jums tas nav... Agrāk vismaz ticēba bija, ka kāda vietējuma. Tīšām tad ir pazudušos pādus. Tas bija, tas vēl ir. Nu, baigi biedīgi aiziet, bet, nu, tā kā, kurā bija 4000 ticeigu pušumso. Nu, tagad 20 cilvēki. Viss, tas ir pazudušo pādu retrospekcija, kad mēs stostam, kā bija, bet padīsībā neko no to nav. Labs īvots, nu. Katrs saprasis pazudušo pādu retrospekciju pa savam. Kaidam tī būs vietēju ļaužu stosti, dobas skoti, citam božnīcu i baznīcu kristi, vai vienkārši divu draugu ceļš pa dzimtenis ārem. Interpretējiet poši, tik braucit uz tom vītom, lai tos tokas naizzūd pavisam. Atsagrīsim pie Aizpildes baznīcas. Baznīcu 1935. gadā izvietēja veiskups Rancāns, par kuru garoks stosts būs 5. raidījumā Indrā pie Paļbinovas baznīcas. Aizpildes baznīcu cāla vietēji ļauds par saviem līdzekļiem, par to, ka negribēja pīderēt otrpus robežai asūšajai Slobodzincas draudzei. Arī Eversmuižas prīstera garīs ceļš iz Aizpildi darīja neīspējamu garīgu vajadzību korteigu izpildēšanu i apkūpšanu, sevišķi rudeņa i pavasara laikūs. Kā ir rakstīts 1931. gada 9. katoļu dzēvis numerā, ar jaunos baznīcas ceļtnīceibu tiks aizsurgota Aizpildi katoļu ticeiba i latviskums, no porkrīvošanas brīsmu. Arī tāņi,
tikpat dziļi pyrā, ka jāceroņi to bazneica, draudzis pīderēgu sirdīs ir ticēba Dīvam i savai kūka baznēcai. Joķi ir baznīca mums. Orā iekšā. Es domāju, orā labāk. Jūs teikt, ka varētu mūs aizvest uz Eversmuža pievienoklis? Eversmuža, ne. Baznīcu. Šodien? Vai jūs gribat vienkārši iebraukt, pēc tam aizbraukt izreiz uz Pušmucu? Nē, mēs uzakaviesim. Mēs gribam par baznīcu pastostēt. I par mužu. Varbūt jūs varēsiet pastostēt par baznīcu. Tur ir viena skolotāja, kas tī stostā. Cerams, ka būs baznīca. Labi. Visu pastostīs. Zāne ļoti patīk. Bīvāk bija. Paldies jums. Pirms gadiem 30-40 draudzē bija liela aktīva vai? Sacīs, mēs esam dzimusi 61. gadā. Kā es nu bērnu dienu pieminot, tā draudze bija liela, tad cilvēku bija, kā sacīsim, kā visur laiku. Padomju laikiem tīm savus, sacīsim, bija daudz arī krīvu valodu, tas arī izakos. Vai tī sajūkumi ir tādi draudzīgi vai tomēr ir kaut kā? Nā, draudzīgi, nebija vienkārši valodas zinīt. Tas jau porvarama barīra, ir īpaši Latgolā. Toļok mūsu ceļš veda iz Eversmužu, bet vairs nevar atsaļautīs jums stostēt. Jūs daži to negribit, par to, ka nav cita cilvēka, kas to izdarējis labāk, kā Malvīne Loce. Jūs esat tas cilvēks, par kuru mūs jums stostīja, ka jūs varēsiet pastostīt visu par baznīcu i mužu? Nā. Droši vien Malvīne Loce, es domāju, ka iešiem būs. Brēņīgi. Es jūs nointerviešu. 1776. Pirmā sokta ceļš, 71. 76. izvietieta par gūdu apostolim Andrejam. I pēc 100 gadu 1876. baznīca ir pagarinota. I vēl, ka jūs podīsit klotot, ir divas skaitās vecokos Latgali datēto sakrālos gleznes. Svāto Rozalija i Svātīs Pīters. Jāsaka gadsimta beigās, jos bija restaurētas tos gleznes, tādi dorgumi pie mūsu. Tā ir. Nu, vot, i zvonu tornis, tas toža. Tī 4 zvoni, nav nūzokti, nav porkausēti, i stov pašu didīnai. Mēs varētu īt orā. Varam īt orā. Zvonu turņi. Vai zvona kaidreiz? Конечно, zvona kaiža. Pie mūsu, nu tā, viss ir sajaukums pie mūsu. Par cik itē bija pie robeža. Robeža visot ir josorgoja, nesiesim par nadraugiem, par īnaidniekiem, bet visot bija josorgoja. I ne tikai fiziski josorgoja, bet lielāko cīņa parasti jūs jaunie cilvēki saprotat, notiek cilvēka galvos. Vajadzēja stostāt, izlasēt i nevarēja. I līdz tu baznīckungs bija gudrokīs cilvēks, bet kur ir Ludza, kur ir Cibla. I tagad īdomājot, ka visu itū pīrūbežu apkolpoja Ludzas mocietojs. Nu kā jis varā pie tūs apstokļu, cik jis bieži varā atbraukt iz itū Eversmužu. I goja paleiga Dominikaņu mūki, Ludzas mocietojam. Dominikaņu mūki dzēvoja Igaunijai. I tagad izdomājot, jaunie ļauds, kā tagad varā no Igaunijas atīt pa visu, praktiski līdz Šķaunijai visai tie pīrūbeža. Nu kā tas naboga mūks varāja atīt, noturēt tos poterus i otkon nuīt projām. Dēļ tam 1694. gadā bija pieņemts lēmums iz vītas sataisētīm apmetnis. Nu, kam patika, kam nepatika, īpaši aizrūbežas kaimiņiem nav visot, to bija sacīts tā, ka tī Latgali uzcēla cītūksni ai 12 pilim. A kas tos 12 pilis bija? Vot tā goja mūki gar rūbežu i taisāja zoru būdes.
Tūlaik māla kleķa būdes. Taida māla kleķa būda bija taņu arī tie Evers mūža uzcelta. Jai praktiski citus avotos rakstīts, ka jai plus minus 70-77 godi te pastovēja. Nu, bet tas mūgs dzēvo, tas poterus skaitē, tas cilvēkus izglītoja. Jūs prosīties, jūs vēl, ka paslīko napīstostietu. Redziet, te ir rūbeža starp Latgalim i starp Slāviem. I līdz par tū, i tos visas zemes, nu Latgalis puses, jos ir bijuši visu laiku līdz 1764. Godam Lēņu zemes. Ko tas nozīmē Lēņu zemes? Zeme pīdarāja saldatiem. Zeme pīdarāja tam cilvēkam tik ilgi, kamēr jis atcerodās karadīnestā. Līdzai tū, tā ir pie mūsu visaidu tautiebu kungi bijuši. Mēs zinām, ka Karnickim karalis par labu kolpošanu ir pīškiers zemi. Karnicki ir ļoti ilgi valdējuši. Kaut kur ap 1570. Godu it kā jīm pīderētos zemes, bet konkrēti ir tā zināms, ka 1599. Godā itei teritorija pīderēja Mārtinam Evrusam. Niko mēs par jū nezinām, mēs niko tikai, ka karalis par labu kolpošanu ir pīškiers Mārtinam Evrusam 4 padotos i gobalu zemes. Bet ite kopējais nosaukums bija Bricaušķizna. Ne tikai cibla te nu pošas robežas, līdz pošai Riezekņai, Zīmeļim, Skorsovas pusi, ite visa bija Bricaušķizna. Evers mūža jau pasarodējās 1700 kaut kur ap 39. Godu tikai pirmū reizi to nosauca par Evers mūžu. Atmodas laikā pašvaldība ciblas soka interesēties, tika sazinojušies ar Viestures fakultāti universitātes. Profesors Zēļa bijis atrakstījis, ka neviens nav pie to Evrusa pīzastējusies, acim redzot, tas ir jūsējis. Tā, kurīnis tas vārds cibla ir cēlies, zināms eisti nav, it kā bija izveidotas 2 nocietinājuma linijas gar rūbežu. I vot tas mozo cibla, ili ciblas kapelaugs, tas bija viens no tādiem īvērojumākiem atbalsta punktiem. Tī izraku, tagad jau tī kopītī papūstieti, bet būtībā tas kapelaugs tī tas pastāv vēl, tā ir. Tātad varā būt cibla cēlusies no to kapelauga. Kas to zina? Varu palīdzēt arī vaicojums. Evers mūža sanāk 1930. un 40. gados bija pirmīs izlaidums vidusskolai. 49. Godā pirmīs, da. Pa 70 gadiem te jāka kopumā ir diezgan nolaista. Naglieši, tie mūža, redzīt, tie mūža ir kotta beisa ļoti. Vot tī tagad iz dienvidu pusi, tīņo Kozupini, vīnu laiku valdēja tāds kungs Bugveckijs. Bet nav svarīgi būtu tas Bugveckijs vai kā cits, bet fakts tas, ka draudzības starp mūžam tādas nebija. Pirmkot, nebija starp mūžam robežas. Iki, ka kuram iz kuro zūbs bija, to varētu attīti, darāt kādu skādi. Bet praktiski Karnicki jau bija, jau jim bija apnicis tī uzbrukumi, i jī bija pazasildzējuši par tikai Poliju, savam karaļam bija pazasildzējuši. Par 1690. Godā bija tomēr noteikta doba robeža starp Ozupinis mūžu i Evers mūžu. Bet saldati otkon visi nogojuši, sorgots mūžu naukam. I līdzai 1693. Godā Ozupinis kungs salasījis vēl 4 mūžu mūžniekus, salasījuši vēru pulku, 80 cilvēku, bruņotu, kūji varā būt bruņoti. Ne tikai sierpi izskaptis, bet bija arī šaujam īrauči. I kūji izdarāja, i darā to, ko darāja. Ko izgroba labēbu, salasā vērtslietas, visu, ko varā pīkoba tūs cilvēkus, nav ziņu, ka jī apšove kaidu, nav ziņu, bet jī izdarā grāka darbu, jī nūdadz no mūžu. I par to tīsa pītīsoja Karnickim sopju naudu 17,122 zloti i 15 graši. Tā, man tas patīk, tī 15 graši. Ūtrīs, ģimeņas bija lielas, i Karnickūs toža bija daudzi. Jī bija izglītoti, jī bija ne tikai armijas dīnestā, bet bija arī civilajā dīnestā. Jīm bija līdzekļi, i to tī soka celt mūžu cietoksni. Vot itē mūža, kuri jūs bija, te mūža cietoksnis, praktiski jī bija ūtrei taida Latvijai. Pirmo ir Šlokenbekas mūža, bet
nav nevīnūs mūža, nevīnūs reģistrūs patreiz kultūra kapitāla reģistrūs par to, ka 20. gadsimta vidā mūža tika porbūvieta. Ot izlikstīt trešīs stovs. Nu, vēl, ko vēl es jums varu par mūžu pastostāt? Mož ne par mūžu, mož par kungiem pastostiešu. 1892. gadā mūžu nūpierka Ričarda von Mevesa kundze. Ričards von Meves pats bija pēc tautības vocīts. Jis bija ļoti ievērojams karavērs, jis bija apbalvots gandrīz ar visu Eiropas valstu dažādam gūda zīmam vai visu, bet pats Ričards von Meves mira 1901. gadā Reigā, bet jām bija vēlēšanos pēdējo, lai jū pēc katoļu liturgijas apgloboja Eversmuižā. Jūliet mocētoju kungs, kas pabeigšu teikumu tā. Nu, vot itē par tiem kungiem. Dažādu tautību kungi, dažādas valodas, dažādas, nu, sacīsim, dažādas attīksmes, bet visus var pasakāt, ka tomēr jī bija visiem kopējo vērtība. Jī tomēr saprota, ka arī tiem zemniekiem ir vajadzīga te garīgo attīstība, te izglītība. Tā ka visi daudz mūs varētu sacīt, centās rūpējās par fizisku dzīvi cilvēku, bet arī centās garīgi attīstīt tos cilvēkus. Liels paldies jūs. Nav par ko puiši. Ir par ko mēs. Nav, bet jāsaka, tāds prieks bija šodien dzirdēt, ka jūs tie glieši dzīdot, nu, pateikam. Mēs varam drīkstam vienu bildi uztaisīt kopā ar jūs. Tak, lai īti mocietojis. Lovadīna. Mēs tūlēn brauksim no Eversmuižas laukā. Nu, mēs uz baznīcu kungs atves līdz Čudarānim. Tīši tas goja te ceļš, tīši palēji. Jis goja iz Ražanavas mūžu. Ražanavas mūžu, un ten ir apmēram 2 kilometri. I to toļok pa itu var aizīt iz Lūdzu mūžu pori cilam, pori mežam. Da? I iz Lūdzu. To vēl agrāk sauca par kunga ceļu. Par to, ka tīs mūžnieks te brauca, Karnicki. Tī, kur jūs bijat Eversmuižā, Karnicki, te visi ir jūsu īpašumi, visi tos mazos mūžaņas, arī Ražanava. Te bija krustojums. Nu, kā vienmēr krucifiks ir krustojumā, ja? Nu, Kristus bija tīši itamā vītā. Te vīta Miltu kolni ir folvarks. Tā kā pusmūžaņa, da? Te folvarka. Nu, kā viss, tad, ka pēc neatkarības 20. gadā sokās jaunsaimniecību daliešana. Jo tot mums dzets, te dabot uz 23 hektarus zemes. Toreiz tā arī saucās Miltu kolnu mojas. Tagad nalika par to, ka te visa vīta ir Miltu kolni. Par to mēs nevarām likt tos Miltu kolnus, bet vajadzēja izdomāt citu, par to, ka te visa apkaimi ir Miltu kolni. Es tikai itamā, tīši tamā folvarkas vītā, I cik pēc baznīcas gromatos esmu izpēties, te ģimeņe, dzeda ģimeņe te jau dzīvojuši arī agrāk. Viņi, protams, nebija īpašnieki. Ir tāds interesants stosts par ito Kristu, ka dzeds jau pirms aiziešanas, pirms novis, tas jau bija 50. gadi, bet šosmīgi, smoga te novietivi, bet aiziet nevar. Bet tas Kristus bija tā, ka gandrīz jau nopūs. I tad, tā kā saimī sapratuši, ka mums šitas ir saistīts kaut kādā veidā, to gandrīz nopūšo Krista vītā uzlika jaunu, dzeds numura. To mēs atjaunojam, prīsters jūs izvietā pirms gadiem 11, gadiem 12. Tos kļavas ir no jūsu Latvāva laika? Es domāju, tas ir no to folvarka laika. 150 može iz to īt godu. Jau, ka tāvs mums dzīvojas, atcerējās, ka jūs jau bija lielas. Tā tas bija. Tad, kad tos jaunsaimniecības daļā, tad jau ir rakstīts mūsu avotos, ka tos viss sākas jau ir bijuši vecas. Dzets cēļa jaunu, ja mūsu sātai šogad ir 100 gadu. Īsim pazavērsim, ja toža nav gluži tipiska, ka, to laika Latgaļas sātam. Te ir tie sāta, kur var apīt apkort. Ite ir ēstī tos sātas saiminieki. Mums dzets Antons ir baba Marija. Baba numera jauna dzets, dadzīvoda 50 gadu. Bija liels zirgu mīļotojs, turā zirgus. Dzedam bija zirgi, rikšotoji, pīzadalījuši ir sācensēbos, daži Reigā hipodromā ir bijis viens no rikšotojiem. Ir viena bilde man sazaglabojusies. Tāda ite sātas viestura.
Neiešu arī jums dzirnavu pastosiešu tepat. Itam folvarkam pīdarā arī dzirnavus. Sākumā tādas diezgan vienkāršas. Monetē visa viestura, kas ar to saistās. Saistās ar vienu uzvordu Blaževičs. Ādolfs Blaževičs, 30. gadu vidā mieris paglobots Franapolis kopos. Jis bija to īpašumu, kas tos bez dzirnavas porvaldnieks. Jis rekonstruē tos dzirnavus, rekonstruē dzirnavus, izceļa blakus moju, saimniecības sākas. Nāsu porbaudījis to faktu, bet Klešnikam grāmatā Ciblis novads par to rekonstruēšanu ir rakstīts, ka viņš 40. gadā tikai pabeidza izmaksot kreditu bankai. Viņš izmakso kreditu, dzirnavas nacionalizēt 40 gads. Tī otrā pusī, un to vēl mana mamma atcerējās, aiz upes bija pat veikaliņš. Tāds privātīs Latvijas laikā. Padomu laikos jūs darbojaties? Es vēl esmu bijusi. Pirmos dzirnos padomu laikā jūs darbojās. Kā es atceros, tas nozīmē, ka man varētu būt kādi 7, 8, 60 gadu beigas, 70 sākums. Es vēl kolhoza laikā darbojās. Te tuvākos apkārtnes visi tie braucēji mala. I tad tie Blaževiču dzimtas tas liktenis bija ļoti nažielīgs, tos apkārtnes, tādas tuvākos, bija vienīgi, ko deportē 41. gadā jau reizi, 14. jūnijā. Katrs laiks beidzās, redzētājiem, ka misijas beigsies. Un tagad es esmu troki aizvainota, ka pie tī rakstīts, nevis Čodorānu upe, bet Čodorānu strauts. Kāds strauts tas nav, ir upe. Pēc brēņīgo Vandas stostījuma par savu dzimtas sātu i Čodorānu patmaļom, mūsu ceļš otkon ved atpakaļ izleidumnīkim, kur dreiži bija josokas koncertam. Var viņu pazateiktīs. Var viņu pazateiktīs par to, ka ir svādiņa. Var viņu pazateiktīs klusējot. Pa brēžam daži neko nelikat runot. I var viņu pazateiktīs par to, ka jūs visi atmākušās. Visi tādā pulkā. Par klavieram man gribšē runot kaut ko muzikāli vai tehniski. Bet tas, ko mēs ticamies, mūsu bērnu brīdami, tos klavieres bija kabinetā, kur rodē filmas. Ja vecākos klases sēdā iz klavieram augšā, kad mēs zinām, ka pēc visiem lielāki drusku augumā, mēs taras iedēsim pie augšā. Так что лапидot tos klavieres, bet pateicībā par to, ka jūs te ierām. I naprotīgi forši cilvēki sanāk kopā, kaut ko var darāt. Bija tā. Igors zvana, var sarast patēpā klavieris. Vācis, vai tu varēsi? Tu, kas sēdā, tas bija, labi, vēl nekas, bet jau bija laikam citas šugunsgrākā, vai kas tad bija malnas, un visi tausni bija malni, un man bija izaicinājums jūs restaurēt, un man izdevies restaurēt, un jūs dziedāt, ka labi skaļi. Laikam tas stosts, jā? Bainis tikot, jā?
ļoti daudz skaistuma, un man ir tiešām liela prīca, ka šeit ir cilvēki. Tikai brēņīgi, atsaucīgi, fantastiski, jauki, jau par daudz jums komplimentu, bet tiešām ir visjaukākie cilvēki, un godīgi sakot, tas ir viss traņīgs. Leidumnīkos mums ir tikusi tāda brēņīga izspēja parunot ar Ciblas skolotāju, kura vuicēja latgalīšu valodu. Un tāpēc ir vairāki jautājumi par to, kā tīši socas latgalīs apguves process skolā. Kā sokās? Sokās tas kaut kādi 2 gadi vai 3 gadi atpakaļ pieški tagad apjukusi esmu. Bija projekts. Projekta ietveros bija izspiešu kolos īvīstu latgalīšu valodas moceibu. Es izreiz tā kā biju pati gan interesēta un pīdovoju bārņim, bārņi uzreiz jā, un tā mēs sokam, un prīks, protams, par to, ka mēs pieaugam. Nav tā, ka bārņi, man nezagribīs, es neīšu, man nepatiek. Nā, viņam patiek, man paliek aizvien vairāk. Ja sokumā mēs tī bijām kaut kāda līdz 10, tad mēs palikam vairāk, jau 2 grupiņas izaveidojam, jaunāko grupa, vecāko grupa. Bārņi sātos tagad runāja latgaļiski saliedzinošamos ģimeņos. Bet par ko man lielāko prīca? Lielāko prīca, kad mani atīt, piemēram, sātā runāja krīvu valodā. Atīt da mani iz latgaļīšu valodu. I runāja latgaļiski. Kādas klašu grupas ir vecākajā grupā? Pagošu gadu man tie bija 9. klase. Nokušu gadu laiks rodēs, kas tur būs. Tas noteikti ir daudz procesu ar dzīsmēm, spēļam. Cik daudz tautas dzīsmes jūs pa gadu spējat izvuicēt? Par tautas dzīsmām runājot, mēs ir tā, ka pirmkārt man ir muzikas priekšmets, otrkārt man ir folklora, kā pulceņš darbojās, un tos tautas dzīsmī mēs jau dzīvojam visu laiku. Tamā pat laikā man ir arī protams, ka latgalīšu valodā, caur ko mēs socam mocātīs caur to, kas mēs ir tuvāk. Tie ir tautas dzīsmi, tie ir tautas rūteļa. Caur komunicēšanu, caur sazarunošanos, un tādā veidā mēs sokumā to valodu apgūstam runājot, sazaspēļojotīs, komunicējot. Pēc tam jau tie rakstu valoda pamazam arī pīzavalk leidza. Vai nav tā, ka strādājot ar bārnim, arī paši vecāki nedaudz sāk pīzaskaņot tai vajadzēbai runāt, vai vēl slinkoju, un jūs vajag nedaudz pabikstēt, lai mēs turpinotu to latgalīšu valodas atzimšanu i darbu ar jū? Redzit, vecāki latgaļiski runāja. Problēma ir tie, ka vecāki nevienmēr latgaļiski runāja ar saviem bārņiem. Manā gadījumā ir tā, ja tas bērns ģimenī varbūt arī sazrunāja latviski ar saviem vecākiem, ar mani es jau ir pieredze runāt tikai latgaļiski. Tas ir ļoti skaisti. Un vai jums ir zināma pieredze arī citam skolām tuvākajā apriņķī? Ir Ludzas 1. vidusskola ir latgaļīšu valoda, Pildas pamatškolā šogad 1. gadu īlaikam, Korsavā pa manim ir. Ko jūs pati gribētu sacīt par latgalīšu valodas rakstēju, cik grūši vai viegli ir jū bārņiem? Redziet, es pati no bārna, ko es esmu pie Pītera strādā rakstības pieredusi par to, ka bija tie lūkšanu gromatas caur baznīcu. Tā kā tagad bārņiem soku vicēt latgalīšu rakstu valodu tamā jaunā rakstībā, tad, protams, es pati paralēli vicūs jū. Vīglo, ka man pošai līkās tie Pītera strādā rakstībā. Bārnam ar to rakstiešanu ir tā, ka viņam nepatiek rakstēt ni latviski, ni latgaļiski. Zinat, kas viņam vairāk interesē? Senvārdi, senī vordi. Tīši, tū rakstēbu vīcās. Pazarodās kaut kāds vords, kas nav dzirdāts, es tagad varētu itū saukt lītu tā, tad aizīt te rakstēbu i viss. Skaidrs, liels prieks par to, ko jūs darat, un veiksmi turpmākajā darbā. Tas tiešām ir ļoti svietīgi, jo es rakstēt nemoku. Mocamies, mēs visi mocamies. Man pateik, ka Facebookā dažreiz, kad es uzrakstu kaut ko latgaļiski, un tur 20 komentāri, tu uzrakstīji, tā jau, un man tas, vai tik grūši? Galvenais ir sazaprast. Klasmeidi prīcojas, ka vispār kāds raksta latgaļiski. Tieši tā, ja. Tā kā pirmo dīna bija notikumim i lobim stostim pīpildēta, itamā raizī visu neredzēsit. Otrajā raidījumā dūsimies iz Felicianovas muižu i Felicianovas patmaļum. Ja Sabile ir Kurzemis mozo Šveice, tad Felicianova ir myvsejo Latgolus. A par kū, tu var saprast tik viņ iz vītas tie asūt.
Teikamies pazudušajos pādos.